darboties studentu pašpārvaldē, tā jau ir riktīga organizācija un tas ir mazliet kā darba pieredze. Un manā gadījumā ir forši tas, ka to, ko es apgūstu studijās, es uzreiz arī realizēju un tā kā praktizējos tajā pašpārvaldē. Tāpēc jā, atgriezīsimies pie tā, ka tiešām šī te skolēnu parlamenta pieredze tā ir tiešām laba un, lai arī, teiksim, tas ir slikts piemērs, man tas jums nav jāsaka, varbūt es arī nebiju tas aktīvākais apmeklētājs tām parlamenta sēdēm, taču es noteikti nekad neteicu un iesaistījos visos pasākumos, gandrīz visos varbūt, man atmiņa slikta, bet noteikti daudzos, un tas nav tā neuzskatīju to par kaut kādu grūtību vai apgrūtinājumu, un, teiksim, ir arī tāds, teiksim, starp skolniekiem, skolēniem ir tāda runa, ka, teiksim, kas tev nav ko darīt, kad tev uz parlamentu, bet ir jādomā tā, ka man ir ko darīt, jo es eju uz parlamentu. Un to varbūt iedomēt, vai ņemiet vērā, ka tiešām tas nav nekas slikts, tas nav nekas apgrūtinošs, un pat ja tas ir viens starpbrīdis pa visu nedēļu, teiksim, mums bija laikam trešdienās kaut kurš garais starpbrīdis, vai jūs tiešām nevarat atvēlēt 20 minūtes nedēļā priekš kaut kā tāda, kas jums pēc tam nākotnē var nest lielus plusus. Mēs iesakām jums vismaz par to padomāt. Tiešām tas ir, vismaz mūsu pieredze rāda ļoti paši. Nākošā lieta, kas uz tāfeles rakstīta, tā ir socializēšanās. Un pirmā lieta, ko es vispār gribētu pārrunāt no savas pieredzes skatoties, tie ir sociālie tīkli. Jūs kādos sociālajos tīklos esat nosaukt? Jā, tieši tāda galvas, kur vēl jūs esat. Facebookā, Twitterī, kas tad? Twitterī, Instagram, un daudz, vai ne? Es domāju, ka jāskar daudz esat, vai ne? Kad nav ko darīt, var jau. Jā. Bija tā, ka jūsu vecumā, bišķi pēc, laikam, 10. klasē es jau biju, un tad bija tā, ka man audzinātāji pasaka, ko tu vari jūs draugos visu laiku sēdēt? Sēdi, kā iet tā sēdi, kā izēj tā sēdi. Tas jau nozīmē, ka pat es sēžu visu laiku. Arī, jā, bet tad es tā pirmā doma bija, protams, kāda viņai daļa, kur es sēžu, kur es nesēžu, pēc tam tā mājās atnācu, somu visu pārēju, apsēdos pie kompīšiem, iespējas draugus, un tad domāju, nē, māc tiešām sēžu. Tiešām sēžu, jā, un man bija tā, varbūt jums arī ir tā, ka jūs mājās pieņemsim atnākat, un man ir rakstām daudz, un priekšā ir dators. Tā vispār līvānas bija. Jums ir kāda tā? Varbūt ir vispār sliktākā kombinācija, kā jau ieskatīt. Es tā aizņem domas un aizņem laiku. Un tad bija tā, es padomāju, ka pieņemsim tie draugi, kā informācijas telpa, ir pilnīgi bedre. Nekā tur no informatīvā viedokļa nekā tur nav. Jā, tur draugi liek bildītas, tur viss kaut kas notiek un tā tālāk. Jūs spiežat sāpums 50 reizes, nekas nemainās, bet jūs tā spiežat sāpums. Un viss notiek un vakars paiet, neko jūs neizdarat, neko liederīgu. Un tad bija tā, es domāju, ka jādzēršas ārā. Jo tas laiku aizņem ārā, pirmkārt ir tik daudz ko darīt, tik pēc laiks. Mācībās ir tik daudz ko darīt, bet tu neko neizdarīt, jo tev ir jāspiež sākums. Un tad es izdzēsos ārā, un tad man bija tā, ka es pieredzējos vienā citā sociālā tīklā, no kā arī es ātri pazudu. Un līdz... Kurā tad? Twitterī, jā. Okay. Un tad augstskolā stājoties bija tikai vienā, un arī man bija ļoti fantastiski iespēja. Mums bija tāds priekšmets kā instrumentu mācība, kur nāca visu kaut kādu pazīstami cilvēki un rādīja savus instrumentu īpatnības un tā tālāk mūzikas instrumentu. Un arī viens no maniem kursa biedriem bija baigi ientriģēts par to visu stāstīto. Viņš arī bija baigais tas sociālo tīklu guru gandrīz. Viņš bija visur, un viņam patika viss, un viņš lasīja visu. Un tad viņš jautāja tam cilvēkam, viņš laikam trombonists bija, viņš jautāja, kā jūs var atrast, kā jūs Twitterī var atrast, kā jūs draugos, Facebookā, visur, kā jūs var atrast. Viņš saka, nav manis tur, nav manis arī tur, nav manis arī nekur citur. Un tad viņš jautā, kur jūs vispār esat? Un tad viņš pateica kaut ko tādu, ko es tiešām atcerēšos. Viņš pateica vienkārši kaut ko tādu, esmu šeit un tagad. Es stāstu jums to, es stāstu jums šito,